Nu ko, čau visiem. Mēs jau ienam gar sētām akmeņiem. Un ko tik vēl ne. Bet nu, ko mēs daram? Mēs daram to, ka tūlītās būsim uz zvejnieku ciemu uz Kūtas molu. Vējš paliels, bet nu, ķersim jūras būvīšu, tiekamies tur. Nu, esam točkā, vējš pūš baigi. Ceru, ka dzirdat mani. Esam legālajā pusē. Tā teikt, salīdzinoši esam galā, vairāk labajā pusē, jo kreisā pusē nedrīkst. Pat cik tā ir ostas teritorija. Un nu, ķerās. Šeit tāds mazāks, iepriekšējo lielāk. Pagaidām 4. man 5 minūtēs. O, šeit labāks jau. Jū. Oi. Šeit jau smuks. Dusmīgs. Un kas man patīk tiem, kas viņi skatās caļa muskuļu kuņģi vai ko tāds, tā esmu. Tas, ka ar viņu var entās zivs noķert. Jo viņš, nu, abu zāķis varās. Tā tehnika arī ļoti vienkārši. Noliec uz parasti noliež uz grunts. Dažas reizes uzsit pa gruntu, paceļ bišķi virs. O, tas bija, redzējāt? Parasti jā, paceļ bišķi virs. Padauz pa gruntu reizēm. Un tad, kad jūtu tādu buhu, nu tad viss skaidrs. Tad seko piesitiens un zivs. Parādīšu arī, kad izvilkšu ārā, kas man tur ir galā. Tā sistēma ir ļoti vienkārša. Reāli mikrodžiga vai nu tas mikrodžiga džigāliņu vai arī ausainīts rāķi. Man šobrīd ir ausainis. Man patīk labāk, jo es uzskatu vieglāk izāķēt. Nekur. Ļoti vienkārši. Rozā. Sviniņš ausainim āķis paliels. Un viss. Nu, man ir fluorkarbonā iesiedz, bet tas nav obligāti. Man vienkārši baigi plāni pītā. Tāpēc. Vairāk visādā patur uz vietas centies. Vairāk tā pie grunts ritīgi tu uz vietas patur. Es jau kādu 6 noķers, visam vēl neviens. Bet nekas būs. Lāk kā ieblieza. Nu, kaut kā tā. Copa ir katrā laidienā stabila. Tikai tas izmērs pagaidām, nu tāds varēja būt lielāk. Bet būs viņam. Jū. Nu. Neko neesmu jau filmējis, pusstundiņu, bet nu situācija ir tāda. Pusstundas laikā, nu varbūt bišķiņu vairāk, varbūt 45 minūšu. Mums ir kāds 3/4 no lielā spaiņa pilnas, nu katrā ziņā pieķersim un tad viss brauksim mājās. Nu šitik labi es negaidīju. Šajā video tiešām tā diezgan grūti izdomāt, ko filmēt. Jo tu vienkārši dari visu laiku vienu un to pašu, neko nemaina. Un tikai špīlē viņi vien pēc otra ārā, tā teikt. Bet, katrā ziņā, jā, tautā sauktie jūras būvīši, jeb patiesībā apaļmutes jūras grunduļi, vai kā viņi tur saucās, skūtē ir ļoti, ļoti aktīvi. Mēs te viens pēc otru šitādas te. Un galvenais tas, ka no vienas vietas un nepaliek švakar. Parasti ir tā, ka tu no vienas, tā teikt, akmeņu starpas vai šitādas te rievas viņas pavelc kādu laiku, tad nu beidzās.
Nu, nebeidzās, bet švāki diezgan lēnām. Bet tēt jau, nu, viens pēc otra. Svins man ir šobrīd 7 grami. Es teiktu, ka varu likt pat 10, 12 varbūt pat. Jo, nu, tas neko slikt nedos. Tikai ātrāk nogrins. O! Pret malu. Bet, nu, es domāju, ka šī ir tāda sopīta, kur varētu arī mierīgi ģimeni atbraukt. Ar vienalga, cik maziem bērniem, jo tad nekas sarežģīts nav. Vienīgais tas, ka te pa tiem akmeņiem ožņā. Tas nav baigi forši. Bet sopas ziņā, jā, nu, reāli aktīvi. Tūļi parādīšu jums. Nu, nāc vaļā. Šis te mazākā stundas laikā. Nu, spriežat paši. Gan jau, ka kāds vienmēr būs, kas teiks, ka maz. Jo vienmēr var vairāk, bet, nu, priekš māja paša sākuma es saku, ka ļoti labi. Man gan te līdz galam nebija izdomāts viss. Jo man šīm komplektam ir 0,18 vai 16 mono alfa. Kas man no ziemas vēl palikusi uz šīs polas. Un tā baigi uzmanīgi, tāpēc, ka Kristi ar samainījāmies, iedevu viņam savu īsto mikrodžigu, kur ir arī jau ļoti smalka pītā. Bet, nu, vismaz viņam bišķi drošāk. Un, nu, man jau smalkas lietas patīk. Jā. Kaut kā tā mēs darbojamies, neviena cita suga gan pagaidām nav. Parasti kāds lucītis arī trāpās. Bet, nu, mēs te ar lieliem āķiem un tā tālāk. Lai gadīties, ka viņš vienkārši nevar uzsēsties. Nu, kaut kā tā. Turpinam. Nu, pildās pēdējie spaiņa mililitri. Tā teikt. Nu, ir. Vai droši visi braukt. Kuriem tā lieta interesē. Es domāju, ka te pat ir vērts braukt no tālākām vietām, kā Limbaži. Jo es pieeju, ka te aizbraukt uz Liepāju. Domāju, ka tur daudz labāk nebūs. Jo te viņi tiešām ļoti aktīvi ir. Ko gan iesaku, jā, tos svinu bišķiņu smagāku. Es liktu 10, ja būtu līdzi. Un vēl, ko es iesaku, labāk neņemiet Wolfram. Žēl, jo gadās apraut. Jo es jau pagājuši gadu ar Wolfram dagāju, jo svinu nebija līdzi. Ja precīzāk vispār nebija tajā brīdī, bija tikai Wolframs. Nu, tad bija slikti. Kaut kādus, nezinu, 10-15 eiro norāvu, vairāk pat. Šais baigi tumšais. Nu, atdod gaļu. Tā mums te izskatās, redzat, gan jau. Pēc tam, kad būsim augšā, parādīšu, nosvēršu. Noēda. Kristi ar stīvi atkal. Jā. Nu, to kādu dāķi. Galvenais tos vaigus saspiež vai tādu, nezinu, tās krūspīles.
faktiski iespēju šādā nedabū āķi. Man jau nākamais bija tikko. Tā mums te iet, jā. Spaiņi, kur ir tā vieta, kur attaisīt. Tā. Labi, ko tā. Speciāli paņem svariņas, nosvērsim tad to rezultātu. Oi! Redzat? Oh! Ak, tu Dievs! Bet labs! Forši! Nu, esmu paslēpies aiz staba, lai jūs mani dzirdat. Bet, nu, kaut kā tā. Baigi forši jau. 10 kilogrami laikam nekad nav bijuši vēl man. Tas jau arī pāris sezonas tikai šādi. Bet, nu, katrā ziņā liels paldies par skatīšanos. Uzspied man īkšķīt lūdzu video, abonē, ja vari. Un tad jau līdz nākamajai reizei. Davai, čau!